Komunistiskās partijas pārvaldītajās PSRS republikās dzīvoja dažādas tautas. Staļina mērķis bija centralizēt varu savās rokās Maskavā. Tāpēc jau 20. gadsimta 30. gados sākās un arī vēlāk turpinājās Nacionālo republiku kultūras iznīcināšana. Latviju šī politika sasniedza 40. gados. Lai novērstu atdalīšanās draudus, Staļins gribēja iznīcināt nacionālās iezīmes. Šo politiku sauc par rusifikāciju, un tā ir vairākas pazīmes. Obligāta krievu valodas mācīšana visās skolās, armijā iesaukto dienests tālu prom no savas dzimtenes, vadošo nacionālo politiķu, rakstnieku, mākslinieku iznīcināšana represiju laikā, no Maskavas atsūtīto komunistu iecelšana svarīgākajos amatos Nacionālajās republikās, tūkstošiem cilvēku deportēšana, krievu valodas dominēšana visās dzīves jomās. Kultūras dzīvi okupētajā Latvijā stingri pakļāva centralizētai politikai. Viens no tās mērķiem bija iznīcināt tautu kultūras īpatnības. Jau 50. gados pastāvošā vara Līgo svētkus Jāņus mēģināja pielāgot savai ideoloģijai, izmantojot tā laika leksiku – pirmrinnieces, kolhozi, trieciennieki. Ai, brālīti, mīļu baltu, laid māsiņu kolhozā. Kolhozā viegla dzīve, darbu dara dziedādami. Nāciet, ļaudis, skatīties, kādas lietas kolhozā. Elektrība malku cērt, elektrība govis slauc. Kulēņi kolhoznieki pilnas klētis piebēruši, vienu vārdu atceras, Staļinam pateicas. Lieli darbi padarīti, vēl lielāki mums darāmi. Namus celt, druvas kopt, tautas pulcināt. Tautas pulcināt, mūžam mieru nosargāt. Vēlāk, 1959. gadā, kad pie varas Latvijā nāca Arvīds Pelše, Līgo svētkus Jāņus aizliedza svinēt. Pavāra grāmatās tika doti citi nosaukumi Jāņu alum un Jāņu sieram, zoologi mainīja nosaukumu Jāņtārpiņiem, bet dārzkopi Jāņogām. Aizliedza rādīt Rudolfa Blaumaņa Skrudardienas silmačos, jo lugas darbība saistīta ar Jāņu svinēšanu. Padomju valstī bija savas svētku dienas. Tās atzīmēja ar masveidīgiem pasākumiem, kam vajadzēja demonstrēt cilvēku apmierinātību un sajūsmu par padomju iekārtu. Visas svinamās dienas bija politiski svētki. Padomju vara stingri uzmanīja, lai nekur neparādītos tās kritika. 1946. gada novembrī tikai Rīgā viena no bibliotēkām izņēma un paredzēja iznīcināt ap 5 miljoniem grāmatu. Sastādīja aizliegto grāmatu sarakstu. Bibliotēkās radīja specfondus, kuri nebija pieejami katram lasītājam. Dažu grāmatu lasīšanai bija nepieciešamas grūti iegūstamas atļaujas. Tā demokrātijas bremzes jau bija tā cenzūra, kāda speciāli pastāvēja Glau Lits, tā saucamās galvenā literatūras pārvalde, bez kura pat vizītkarte nebija atļauts nodrukāt. Bet nedrīkstēja nevienu fotogrāfiju ielikt avīzē, lai to nebūtu cenzūras apskatījies, vai tur nav redzama pārāk liela panorāma, kas varētu būt pat bīstama, kas ir pat no strateģiskā viedokļa. Padomju laikā parādījās pieminekļi, kuri atbilda komunisma ideoloģijai. Katrā kaut cik lielākā apdzīvotā vietā atradās Ļeņina piemineklis. Brīvības piemineklis bija apdraudēts, jo funkcionāru izpratnē traucēja satiksmi Ļeņina ielā. Tikai neapšaubāmas autoritātes, izcilās krievu tēlnieces Vēras Muhinas iejaukšanās paglāba to no nojaukšanas. Taču ap brīvības pieminekli izveidoja trolejbusa pieturas un visādi citādi pakļāva to nesaudzīgai ignorancei. Mākslas uzdevums bija slavināt komunistu vadoņus, šķiru cīņu, kā progresa pamatu visas pasaules strādnieku draudzību un mērķu vienotību. Māksliniekus, rakstniekus, citu radošo profesiju pārstāvis apvienoja speciāli izveidotās radošās savienībās. Padomju varai tā radās laba iespēja viņus kontrolēt.